Šodien parādīšu, kā mēs atradām problēmu Opel Zafīrai. Opelim nav svarīgi, tur, kurā mašina, tur bieži vien tas notiek BMW, Mercedes, visam gandrīz mašinam. Kaut kāda serviza, kas tā programmēja mašinu un izdzēsē pilnībā visas kļūdas. Mašina nonāca pie vienam no mūsu sadarbības partneriem Saldus. Viņš rausta visu štekerus nost un nevar atrast problēmas tai mašinai. Tad parādīsim pieteikumu. Piemēram, viņš izveidoja mums pieteikumu un raksta: EGR un DPF izprogrammēts. Dzinējam nerada kļūdu. Noņēmu gaisa masas mērķē štekeri, sadaļas varpsta štekeri. Nevienu kļūdu neparāda. Apskaties, kas tur ir darīts. Tātad tas ir Opel Zafīra. Mēs izanalizējam failu. Tūlītas parādīšu. Iemetīsim iekšā oriģinālu failu, to, ko es uztaisīju, jau dabojam. Un iemetam iekšā tagad Vinols programmā. Tas DTC on, vot šitais fails ir visi izdzēstas kļūdas. All DTC off, vot šitais ir, ja. Tad mēs saglabājam visus datus, visu mašinu, ko mēs darām. Saliekam viņu kopā, saliekam šādi, 16 bitu, aiziem līdz galam. Un tieši Denso, tas ir Denso vadībās bloks, Opeliem kļūdu tabulas atrodas, vot, lūk šeit, šitā vietā. Tad redzat, augšējā daļā ir tas fails, kas ir ierakstīts mašinai, un apakšā ir oriģinālais. Tad sarkana līnija visai šitais kļūdu tabulas, kas sākas no šeines, iet līdz turinē, pilnībā viss, tad strīpa, kā ar nazi, pilnībā viss ir nozagiets nost, pilnībā visas kļūdas izdzēstas. Tādēļ tas notiek, ka cilvēks nevar atrast, kur ir vainava raust jebkādu štekeri. Tādēļ mēs savas sadarbībās partnerus esam visus apmācījuši pārstāvis, kad, ja neredzat problēmu, atraujiet visus štekerus, nav viss kārtībā, kaut kas, veicat pieteikumu, mēs pārbaudām failu, sakartojam, sūtām atpakaļ. Parādīšu, kā arī jābūt sakartotai programmatūrai, kā izskatās tad, kad viss ir kārtībā. Tādēļ iemetam failu tagad šeit šito. Nu, un lūk, tagad, redzat, punktiņiem nav tā kā masīvi. Pirms tam šeit viss bija sarkans un šitais zaļš. Zaļš tad, kad vajag ieslēgt, sarkans, kad bija izslēgt ārā. Un šeit tādi punktiņi daļiņām ir izkodētas tādēļ, ka tas ir atkodēta ekoloģija un pareizi ir atkodēta ekoloģija. Kas tur tā ietilps, kādas tur temperatūras sensori izkodējas, avārijas režīmu, var teikt, izkodējas EGR-am, ja tu noņemi štekeri, atkodējas sensori. Nav tā, ka tu, piemēram, kļūda viena uz EGR-u un viena kļūda būs, viena detaļa, viena kļūda. Ne, tas tā nav, jo tur var būt 2, 3, 4, 5 kļūdas saistītas tieši ar to detaļu. Piemēram, Mercedes CRD blokiem tur vispār izslēgt vienu kļūdu, tur kaut kādu 30 punktu dažreiz vajag veikt izmaiņas, lai tu korekti atkodētu to vienu kļūdu. Tad, lūk, šāda veida izskatās pareizi atkodēta ekoloģija un kļūdu kodai, kļūdu tabulai. Sanāk tā, ka cilvēks kaut kur aizbraucē, nezinu, cik viņš maksāja par failu vai kā, bet viņam atprogrammēja DPF OGR pilnībā visas kļūdas. Nu, un sākas pēc tam problēmas. Labi, kad operatīvi servis ar mums sazinājās, mēs visu sakartojam un visu izdarījam. Tā kā es personīgi pazīstu, šitais tieši ir Denso, bet katram blokam ir savādāk. Bosch, Denso vai, piemēram, Toyotas Denso, tie kļūdu kodi tabuli citās vietās atrodas. Tā kā man pieredze failu darīšanai diezgan liela, un iet uz priekšu, es tā interesējos, ieguldu ļoti daudz sava laika, gan darbā, no rīta līdz vakaram programmēju, un arī brīvdienas un vakaros arī sēžu, skatos un attīstos. Nākošais video pamēģināšu uztaisīt saistībā ar EGR vārsta atslēgšanu. Bieži vien man saka cilvēki, kāpēc pie tevis, piemēram, 180 eiro atslēgt, bet tur ir servis man pa 80 eiro, pa 70 atkodēs. Es viņam paskaidroju īsi, saku, labi, ja skaties, tavu atkodēs, tavu ir mašina 13. 14. gads. Tu vēlies atkodēt tikai EGR-u, bet DPS tu gribi, lai strādātu.
vajag pareizi mācīt to atkodēt. Es šobrīd nestāstīšu, bet vēlāk nākošos videos es parādīšu, kā to vajag darīt pareizi. Un kā dažreiz video skatos cilvēkus citus, kā taisa video un sāk stipri kliegt, ka tas nav pareizi, tas nav izdarīts līdz galam, variet tā izdarīt. Es īsi mēģināšu jums to paskaidrot, kas notiek tieši ar EGR vārstu atslēgšanai, lai saglabātu DPF filtrā darbojuši iespējams, cik vien var ilgāk.